braucu mājās pēc dievkalpojuma. Tik priecīgs. Iedomājies, bez nekāda mana nopelna Dievs mani pieņem kā savu bērnu un dāvina savu žēlastību. Atcerējos, ka reiz matemātikas profesors Džons Lenoks atbildēja uz jautājumu, kāpēc tieši kristīgais Dievs. Viņš stāstīja, kā iepazinies ar savu sievu. Viņš esot viņai devis pavāra grāmatu, atvēra sābolu pīrāga receptu un prasījis, vai viņi var to pagatavot. Viņa atbildējusi, ka viņa mēģinās. Un tad viņš teica, labi, dzīvosim kopā 25-30 gadus, un ja tu visu būsi labi izdarījusi, labi pildījusi, es tevi ņemšu par savu sievu. Auditorija smējās. Bet iedomājieties tieši tā, lielākā daļa pat kristiešu domā, ka mūsu attiecības ar Dievu ir tādas, ka dzīves beigās Viņš izvērtēs mūsu labos darbus, un tad vai nu pieņems mūs par saviem bērniem, vai nepieņems. Un tā tu visu dzīvi dzīvo un domā, vai tu esi vai neesi pieņemts. Bet ir pilnīgi pretēji. Dievs tik ļoti mīlēja šo pasauli, ka sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Jēzus ir līgavainis, un mēs, kā draudze, esam līgava. Mēs jau esam laulībā, mēs jau esam pieņemti, un mēs dzīvojam kopā ar viņu iepazīstot. Tāds ir dievkalpojums, paradīze zemes virsū. Tāds ir Dievs, kas mūs mīl bez nosacījuma. Tāds ir Dievs, kuram es ticu. Turamies pie Kristus.